Šodien Ogres tehnikumā notiek reģionālais seminārs biznesa idejas radīšana no teorijas līdz praksei. Šeit sapulcējušies vietējie uzņēmēji un klātesošos iepazīstina ar saviem veiksmes stāstiem, ar to, kā pašam ģenerēt idejas un tās arī realizēt dzīvē. Ideja par šādu semināru sākās jau no pagājušā gada pieredzes, ka mēs rīkojam reģionālo semināru tepat Ogres tehnikumā, bet sadarbībā ar General Achievement programmas vadītājiem. Līdz ar to šogad gribējās kaut kā uzņemties iniciatīvu arī pašiem, lai attīstītu šo domu par skolām mācību uzņēmumiem, kā ir būt par uzņēmēju skolas solā. Pašā sākumā uzstāsies Krists Avots, kurš ir Stokholmas biznesa skolas lektors. Viņš vairāk pastāstīs par veiksmes stāstiem, dažādu biznesa ideju veidiem un kā tās ģenerēt. Pēc tam mēs aicinājām gan no Juglas skolas pārstāvjus jauniešus, kas arī uzsākuši savu nelielo biznesu. Tad mūsu audzēkņi dalīsies pieredzē par biznesa idejas ģenerēšanu. Un nu jau General Achievement absolventi, Koka Tauriņi, diezgan Latvijā pazīstami, viņi dalīsies atkal ar savu starptautisko pieredzi. Ogres tehnikums saviem jauniešiem sniedz iespēju veidot mācību uzņēmumu. Skolēnu mācību uzņēmums pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē. Skolēni ražo un pārdod preces un pakalpojumus. Šos uzņēmumus Latvijā pārstāv Junior Achievement Young Enterprise Latvija, kura ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šogad Ogres tehnikumā darbojas jau trešais šāds mācību uzņēmums ar nosaukumu Access Stories, kas ražo ar suņu un kaķu apdrukām veidotas somas un spilvendrānas. Mēs domājam par to praktiskumu tieši, jo tā sākotnējā ideja bija tieši pieņemsim kādu gultasvietu vai mājvietu, sunim pieņemsim, vai arī suņu ķemnieki, kuri varētu līdzi, pieņemsim tos mazos klēpšanīšus. Bet tad mēs sākām domāt, kā reāli saimnieks pats varētu pielietot, un tas viņam tā varbūt, pieņemsim, tas pilns kā dekors atgādina par viņu mīlu ikdienā. Plāni ir gatavot produkciju tā, lai mēs varētu uz kādu izstādi lielāku, kur ir vairāk cilvēku, vairāk mūs redz, vairāk mūs atpazīst. Ar vairākām suņu šķirnēm, jo šobrīd mums ir tikai kāds vairāk un dažādāka produkcija, jā. Jā, mēs arī produkciju ik pa laikam papildinām. Tā kā jauninājums uz marta gada tirgu bija kaķu sileti. Mūsu audzēkņu uzņēmums ir iekļūs arī visas Latvijas finālā un startēs. Es domāju, ka šāda darbība, kur audzēkņi paši gatavo izstrādājumus un domā par to realizāciju un par jaunām idejām, ir ļoti apsveicami, kas atrais viņiem rokas arī nākotnē. Uzņēmēji semināra dalībniekus un iespējams topošos uzņēmējus iepazīstināja ar savu nodarbošanos, ar to uzņēmējdarbības nišu, kurā viņi sevi cenšas pierādīt. Viņi stāstīja par savu ceļu no biznesa idejas ģenerēšanas līdz tās sekmīgai realizēšanai. Manā gadījumā bija tā, ka tās idejas bija tādas ātras un spontānas, jo īpaši nebija pārāk daudz laika, lai domātu, piemēram, lai ieiet un atgūtu to pašu klientu loku, kas var bija, vajadzās ļoti drastiskus soļus, teiksim, tā darīt. Bet, nākotnē tiem cilvēkiem, kuri, piemēram, izvēlās savu uzņēmumu, labāk ieteikt viņiem strateģiski pārdomāt. Bet, tā viss uzsākās diezgan vienkārši, kad joka pēc 1. aprīlī man, teiksim, iepriekšējā darba vietā beidzās darbs, tā kā man pateica priekšnieks, tad mēs ar labāko draugu, Robertu, kas ir biznesa kolēģi šobrīdējo, izdomājām uzsākt arī savu uzņēmējdarbību, arī aizpildīt to pašu nišu, kurā tajā brīdī konkurences, teiksim, nebija. Cherry Picking ir gaismas virtenes, jau mēs darbojamies 4. gadu un esam paplašinājušās arī kā Cherry Picking deko un nodarbojamies arī ar pasākumu kāzu svinību dekorēšanu. Kā jūs nonācāt līdz šai idejai? Tas jautājums mums ir uzdots daudz reizes. Principā mēs varam teikt, ka mūsu hobijs ir ceļošana, un arī vienā no reizēm, kad mēs ceļojām, mēs ieraudzījām ideju, kas ir līdzīga mūsējai, un tad mēs domājam, jāpamēģina, kā viņi darbosies Latvijā. Un tā mēs sākām šo ideju realizēt. Mums varbūt ir veiksmīgs piemērs, jo mums tādu lielu neveiksmi nebija, bet, protams, ka bija ļoti, ļoti liels bailes, bet tā kā mēs esam divas, tad mums ir daudz vieglāk, jo vienmēr stāv kāds aizmugurē. Un tad mēs daudz drošāk ejam uz priekšu. Ar ko tad ir jāsāk? Visticamāk, ir jāsāk ar labu ideju, bet ne katrā laba ideja ir arī dzīvotspējīga ideja. Šī ideja sevī ir jāizauklē, viņa tiešām ir kārtīgi jāpārdomā, un pēc tam tad var sākt un darboties, un ir galvenais pašam jānotic idejai, jo, ja būs pārliecība pašam un tā deksme, tad, manuprāt, kura ideja var realizēt dzīvē. Mēs nodarbojamies tā kā ar dizaina elementu veidošanu,
mēs viņu sākumā saucām par telpisko elementu, un šobrīd mēs izveidojamies kā Illusion Art. Respektīvi, tas ir tā kā parastā loga stikla pakete, tikai ar 2 speciāliem stikliem, un pa vidu ielikta līdz lampiņu virtenē ar dažādiem tā kā elementiem, burtiem, uzrakstiem un visu pārējo, ko cilvēks vēlas. Kā tu nonāci līdz šai idejai? Es nonācu mans darba kolēģis. Tas viss sākās ar Karinē disciplināro projektu, kā mācīties vairākas priekšmetus no vienas dzīves problēmas. Un šajā visā procesā radās šī ideja, un viņš atnāk pie manis dāvs un saka, pasties šito, tu vari uztaisīt? Es saku, jā, es varu. Tā mēs par to visu aizgājām. Mēs esam 3 cilvēki, šobrīd mēs esam šodien 2 tikai, bet mēs esam 3 cilvēki, un viens mums ir, tas trešais mums ir tāds rītīgs tauriņu mīlis, jo ir gan jau katram cilvēkam vismaz viens tauriņu mīlis, ir zināms, kurš katru dienu nesā tauriņus, viņam ir 20, 30 dažādi tauriņi, un viņš spēj pieskaņot jebkurā dzīves situācijā to. Un viena no mūsu hobijiem, kas bija kokapstrāde, un tādā veidā arī mēs apvienojām šīs divas lietas, aksesuāri ar kokapstrādi, un beigās sanāca lieta, kas patīk visiem. Tauriņi šobrīd mums ir pieejami 6 dažādos kokos. Viņi katrs ir visai unikāls, tāpēc, ka viņi ir kā cilvēka pirkstu nospiedums, tāpēc, ka tas ir drīzāk tā koka nospiedums. Katram ir savādāks raksts, katram ir savādāks tēls. Nereti jauniešiem ir sava biznesa ideja, bet nav mentora, jeb cilvēka, kas spētu atbildēt uz virkni neskaidrajiem jautājumiem. Tāpat mēdz būt gadījumi, kad jaunietim ir ideja, ir zināmas konkrētas darbības, taču trūkst finansējuma. Svetbanka jau vairākus gadus atbalsta izglītības pasākumus, un izglītības atbalstīšana ir viena no mūsu prioritātēm. Un es lepojos ar to, ka mans darba devējs izvēlējās šādu jomu, kuru atbalstīt. Un, kad ir pieņemts lēmums par atbalstu, tad jau atliek tikai dalīt naudu, un tas grūtākais darbs laikam ir vairāk audzēkņu pusē realizēt tās savas idejas un efektīvi izmantot to naudu. Visiem, kas strādā ar jauniešiem, maksimāli jācenšas jauniešus motivēt, jācenšas iedrošināt. Un tas, ka jaunieši domā par savām biznesa idejām šeit pat Latvijā, nevis domā par aizceļošanu, tas vienkārši ir lieliski, jo mūsu nākotne un mūsu attīstība balstās tieši uz šādiem jauniešiem. Un bieži vien, ja jaunietis pēc kāda posma beigšanas domā, ko es varētu darīt, es varētu vēl kaut ko mācīties, tas it kā ir apsveicami, bet no otras puses, ja viņš jau domā, kā es varētu kaut ko radīt, savai ģimenei, savai valstī, tas ir vēl apsveicamāk, jo patiesībā, mēs neesam tikai darba ņēmēji, mēs esam darba devēji, un arī šie jaunieši domāja par saviem biznesa plāniem, domā, ko es varētu dot, savam apriņķim vai savai valstī. Un tāpēc es domāju, ka maksimāli šīs idejas ir jāatbalsta, un arī domāju, ka Ogres novada dome ļoti nopietni šobrīd domā tieši par sadarbību ar Ogres valsts tehnikumu, jo šie jaunieši mīt mūsu pilsētā, un mums ir jādomā, kā viņi idejas izmantot, un patiešām daudzas lietas jau ir plānos par to, kā mēs varam tieši šīs viņu idejas realizēt, jo tā ir vislielākā motivācija jaunietim redzēt, kā viņa idejas dzīvoja. Par piedalīšanos seminārā dalībnieki saņēma apliecinājumu par profesionālo pilnveidi, ko pievienot savam portfolio vai CV. Sintīja Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.